Mēs nebijām pieraduši par savu ticību skaļi runāt. Vislabākais, kas ir, kad cilvēks ne tikai runā, bet kad viņš ar savu dzīvi pierāda, viņš nes augļus. Es sapratu, ka ticība ir milzīga dāvana, ka man dzīve ir milzīga dāvana un katra diena. Nolikt Dievu pirmā vietā un visu pārējo pēc tam, tas arī nav vienkāršs uzdevums. Katram cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, iekšā ir kaut kāds tukšums, un es zinu, ar ko to tukšumu var aizpildīt. Tas ir Jēzus Kristus, Dieva vārds un lūkšana, saskarsme ar Dievu, satikšanās. Labdien, cienījamie Kristīgā radio klausītāji! Šodien otrdiena, 12:15 Kristīgā radio ēterā savu skanējumu sāk raidījums Tikšanās ar klausītājiem. Ar jums kopā būšu es Maija Rošaniece, un, protams, arī šajā dienā es iztaujāšu to ciemiņu, ko tas kungs mums šodien ir atsūtījis. Un šodien tā ir Gunta Matjuhova, Dobeles Vasarsvētku draudzes mācītāja. Labdien, Gunta! Labdien! Ļoti priecājos ar tevi satikties Kristīgā radio studijā. Man jāteic, ka tevi pazīstu jau ļoti sen, tas kungs. Tagad es to saprotu, bet tad nesapratu. Pie manis atsūtīja ar tavu draudzeni Rudīti manā jaunībā, kad es Rīgā studēju un dzīvoju studentu kopmītnēs. Ja nemaldos, toreiz tas bija padomju laiks, bet Rīgā bija ieradies Džeims Irvins, ja nemaldos, vīrs, kas pabijis uz mēnesi un atgriezies, un viņš liecināja, ja nemaldos, arī Krusta baznīcā toreizējā par savu piedzīvojumu. Jūs ar Rudīti ieradāties pie manis, lai uzaicinātu uz šo dievkalpojumu, kādi mani radinieki jau, kas bija kristieši laikam, jums to darīja zinām, ka vajadzētu to meiteni arī uzaicināt, bet tā meitene tajā reizē bija... Es atceros, ka man sirds ļoti vilka, bet kaut kas bija tāds, kas man samulsināja, es nebija tā. Ne tajā brīdī jūs ieradāties, es biju kaut kādā halātā vai kaut kā tam līdzīgi, un es jums pateicu nē, bet patiesībā dažreiz mēs aiz tā ārējā daudzkārt nezinām, kas notiek cilvēku dvēselē, un labi, ka cilvēki bija neatlaidīgi un aicināja mani vēl un īsi pēc tam, manuprāt, pēc kāda pusgada es piedzīvoju to kungu un arī tad daudzkārt braucu uz Jelgavas Vasarsvētku draudzi un tevi tajā laikā iepazinu kā jaunu, ļoti dedzīgu kristieti. Esmu tajā laikā dzirdējusi arī tavu liecību. Tagad jau mazliet man ir piemirsies, jo ir pagājuši gadi un kaut kad mēs satiekamies, redzamies un pēc ilgāka laika posma esam šeit studijā, bet Kristīgā radio klausītāji iespējams noteikti nav dzirdējuši tavu atgriešanās stāstu un var jau domāt, ka tas noticis vairāk nekā pirms 30 gadiem, bet man tas atgriešanās stāsts, mans pašas, man ir tik dzīvs kā šodien un noteikti tev arī tā ir, jo tu jau nevar aizmirst. Vai tu, Gunta, līdzdalīsi man un arī dzen klausītājiem? Jā, protams, es ļoti labi atceros, kā tas notika manā dzīvē. Bet laikam jāsāk nedaudz ar tādu atkāpi, lai tas būtu saprotams. Es uzaugu kristīgā ģimenē, tēvs man bija viens no tādiem draudzes līderiem Vasarsvētku draudzē. Arī mana mamma bija ļoti aktīva kalpošanā, visa ģimene, arī vecā mamma un viņas tuvākie radi, visi bija šajā Vasarsvētku kustībā iesaistījušies un mēs augām mājā, kur bija vienmēr Dieva vārds, kur visas sarunas bija par Dievu, kur notika arī ļoti bieži Vasarsvētku draudzes dievkalpojumi. Un augot, man tas viss bija ļoti labi saprotams, pieņemams, un kā bērns es, protams, piedalījos ar šajos dievkalpojumos, un Vasarsvētku draudzē laikā mēdza tā kā ceļot. Dievkalpojumi notika, tad Liepājā, tad Jelgavā, tad Ventspilī, un mēs tā braucām no vienas vietas uz otru, un viss sabrauc kopā, un bija kā 2 dienu liela, brīnišķīga, svētīga pasākumi. Lūk, un tā, kad man bija gadi 11 vai 12,
bija ūdens kristības, un arī mana māsīca, un viens, manuprāt, no brālēniem, un vēl bija daudz jaunu cilvēku, kur tajā reizē kristījās. Pienāca klāt mans onkulis Imants, kurš tajā laikā bija viens no kustības vadītājiem, un teica, bet kā tad tu domā? Vai tad te var nebūt jau laiks kristīties, un es tā mājās vēl pārdomāju, sapratu, ka ir tas laiks. Es patiešām ticēju, un es domāju, ka es šo ceļu turpināšu, un tā es arī izdarīju. Tā kā tas bija kā sākums, tāda bērnu ticība, bērnišķīgā atsaukšanās evaņģēlijām, un ar tāds ļoti gaišas domas, ka tas tā viss arī būs, bet tas tā nenotika, diemžēl, patiešām. Man ir žēl, ka tā nenotika, kā es biju domājis savā bērnu sirdī. Es ļoti, ļoti, ļoti mīlēju sportu. Tā bija man tāda aizraušanās un kaislība. Es nevarēju vienaldzīgi vienkārši skatīties, ka citi sporto. Es biju līdz ausīm pati iekšā, un mūsu skola bija specializējusies rokas bumbā. Un es tur jau sāku no mazām klasēm spēlēt šo spēli, un vēlāk tas viss aizgāja jau par tādu ikdienas nodarbi. Mums bija ikdienas treniņi, mums bija izlases treniņi, un spēles parasti sacensības notiks sestdienās, svētdienās. Dievkalpojumi arī notiks sestdienās, svētdienās. Un tad bija jāizvēlās, bet tā kā sports man ļoti aizrāva, un es nevarēju iedomāties, kā tas tagad būs, ka es neiešu uz treniņiem un nebraukšu uz sacensībām, un bija arī panākumi kādi. Tad, protams, vajadzēja izdarīt šo izvēli, un es izdarīju nepareizo izvēli. Es izvēlējos par labu sportam, kurš mani pārņēma pilnībā, un es uz dievkalpojumiem praktiski vairs netiku, negāju, un man arī pazuda interese. Es tā redzu arī šodien, mūsdienās tā notiek, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ it kā sāk arvien retāk un retāk būt dievkalpojumos, dievnamā, vēlāk šī interese var pazust pilnībā un var bez tā dzīvot. Un notika tā ar mani, un tas bija tāds laiks manā dzīvē līdz 19 gadu vecumam. Tie ir kādi 6, 7 gadi, kuri ne jau tikai sports, sākās arī citas pasaulīgas izklaides. Protams, arī visi draugi bija tādi pat, un kā jaunam cilvēkam gribās kaut kur iet, gribās izklaidēties, un tā mans ceļš pilnīgi aizgāja pretēji manas ģimenes, manu vecāku ceļam. Un pienāca šie 19, tad es biju izgājis cauri dažādiem arī tādiem dvēseles pārdzīvojumiem, bija kāda milzīga vilšanās, un tā pēdējā, kur es biju domājusi, ka tā man nesīs tādu, varbūt, laimi manā dzīvē, un attiecības ilgstošas, tā izrādījās arī tikai krāpšana. Un es nonācu tādā punktā, ka es sapratu, ka man šī pasaule neko nevar iedot, kas ir kaut ko vērtīgu, kaut ko īstu, patiesu, tur tā vienkārši nav. Ka es esmu vīlusies, un tā vilšanās bija tāda dziļa vilšanās, izmisīga vilšanās, un es tā sēžu savā istabā, vecāku mājās, vēl tajā laikā dzīvoju, pārdomāju savu dzīvi un domāju, man tā kā vajadzētu griezties atpakaļ pie Dieva, man vajadzētu nākt atpakaļ pie Dieva, Svētais gars mani uzrunā. No otras puses domāju, bet tā kā vēl varētu varbūt vilcināties, vēl varbūt, ka varētu kādu laiku dzīvot pasaulē. Un domāju, arvien vairāk Svētais gars uz mani runāja. Es biju tādā punktā, ka es biju gatava izbeigt savu dzīvi. Un tad Dieva gars ļoti, ļoti spēcīgi man uzrunāja, ka Dievs mani mīl, kad ir ceļš, ir izeja tajā visā. Kad ir arī pilnīgi cits ceļš, citas iespējas, kā dzīvot. Un it kā nezinu, no kurienes pēkšņi uzrodās vasarasvētku draudzes jaunieši. Es viņus pazinu, es viņu vecākus pazinu, bet es vienkārši ļoti maz kontaktējos un praktiski nekad negāju uz viņu pasākumiem. Es biju pilnīgi tā kā sevi distancējis no draudzes, no visas draudzes dzīves, bet es šo cilvēku zināju. Un
tā kā pilnīgi nevainīgi uzaicina man uz kādu jubileju, pēc tam uz kādām kāzām. Vēlāk man paaicina, bet atnāc apskaties, kā mēs to baznīcu remontējam. Tas bija tas vēsturisks mirklis, kad vasaras svētku draudze no tādas māju draudzes, no tādas pagrīdes kustības iznāca dienas gaismā. Un Jelgavā mēs bijām vieni no pirmajiem, kas sāka pulcēties atklāti, novadīt savus dievkalpojumus dievnamā, un Luterāņu baznīcā, Jelgavā Jāņu baznīcā tika veikts tāds milzīgs remonts, jo tā ēka nebija sen remontēta, un tur viss tika gatavots, lai mēs tur varētu sākt pulcēties. Un man tāda interese radās, tur arī mans tētis pielika savu roku, un māsa ar vīru, un tur ar daudz citi paziņas, kuri gāja, un viņi man tā kā ieinteresē, bet vismaz atnāc paskaties, ko mēs te darām, kas te būs un kā te izskatās. Un tā, it kā sākumā tā kā es sāku tuvoties, tas nebija tā kā viens mirklis, tikko man paaicināja tā, es uzreiz savu sirdi atrāvu vaļā, un tā nenotika, bet es sāku tuvoties, un šī tuvošanās manī radīja arvien lielāks slāpes pēc Dieva. Es vairs neatradu mieru pasaulē, es arvien vairāk pārdomāju to, ko es piedzīvoju, ko es dzirdēju kristiešu vidū. Un tad bija kāds lūkšana vakars mājās pie kādas draudzes māsas, un tur daudz sapulcējās. Es it kā nekad vēl nebiju bijusi tādā tieši lūkšana vakarā, es vairāk biju kopā ar jauniešiem, bijusi pasākumos, un es kāpēc es tajā vakarā jūtu, ka man jābrauc līdzi manai ģimenei, kur devās uz šo lūkšanu, un es nezināju, ka mana ģimene, mana māsa, viņas vīrs, kalpotājs, mācītājs, mans tētis, mana vecā mamma, ka viņi ir iesaistījušies gavēšanā par mani. Es to nezināju, protams. Tas notika visai skadra. Un Dieva gars ļoti spēcīgi sāk pie manis strādāt. Viņš vienkārši vairs man neatlaida. Un man radās šī vēlēšanās braukt uz dievkalpojumu, ka es agrāk muku distancējos un dažādā veidā atrunājos, tad manī bija šī vēlēšanās būt šajā dievkalpojumā. Un tas bija tas punkts, kad savos 19 Dieva gars man tā pieskārās, ka, ja varētu tā salīdzināt, es izkusu, mana sirds burtiski izkusa, kā ūdens izlējās. Un viss, kas tur bija iekšā, visi tie nocietinājumi un dažādas lietas, grēcīgas lietas, tas viss vienkārši izlīja Dievu priekšā. Man liekas, ka es izraudāju, ja varētu kādos litros mērīt, tie būtu litri droši vien. Man no visām pusēm sāka dot kabatlakats un ar to arī nepietika. Vienkārši no manis plūda asaras un krājās šie asaru peļķi. Un es domāju, kur vēl ņemt asaru, lai visu to izraudātu un attīrītu, kas man ir iekšā. Ja man iepriekš bija neērti, man bija domas, es domāju, man ir jānāk pie Dieva, man ir jāizsūdz visu, kas ir bijis, un man ir jānonāk ar Dievu attiecībās, skaidrībā ar Dievu. Un es domāju, bet kā tas izskatīsies, jo apkārt būs cilvēki, un kaut kur iekšēji es negribēju, ka cilvēki redz, kā es atgriežos, kā es raudu, kā es varbūt pat kaut ko sūdzu, un viņi dzirdētu kādas lietas, kas ir bijušas. Es gribēju to visu turēt tā kā starp sevi un Dievu slepenībā, bet tajā reizē man pilnīgi bija vienalga. Un tomēr man bija tikai 19, un tas ir vecums, kad mums nav vienalga. Mums nav vienalga, ko domā cilvēki par mums un kā mēs izskatāmies. Bet tas bija mirklis, kad Dievs tā visu sakārtoja, ka man bija pilnīgi vienalga. Ja tur būtu apkārt bijuši 1000 cilvēku, arī tas man nebūtu traucējis, jo Svētais Gars man pieskārās dziļi un personīgi. Un es uzskatu, ka tā bija tā reize, kad es atkal atjaunoju savas attiecības ar Dievu, savu derību ar Dievu. Es otrais negāju kristīties vairs ūdenī, jo es to biju darījusi. Un es vienkārši Dievam teicu, kungs, man ir ļoti žēl, ka es nevaru tagad, un vēl vienreiz tev pateikt, varbūt arī varētu, tas ir tā, bet es tā iekšēji jūtu, ka man ir piedots, ka es esmu pieņēmta atpakaļ, un tā, jā, un tad es arī ar visu sirdi, ar visu deksmi sāku veltīt sevi Dievam, laiku Dievam, lasot vārdu ar tādām lielām slāpēm. Bībele bija man tāda ikdienas grāmata, mēs strādājām Rīgā ar manu draudzeni, mums bija jāpavada laiku vilcienā, katru dienu braucot uz Rīgu un tādā veidā
protams, Bībeli bija rokā, un tad mēs vēl pārunājām daudz ko. Vēlāk jau, kad arī viņa sāk šo ceļu staigāt, sākumā viņa tā kā skatījās, ko nu es tur visu laiku lasos, bet, tā, vēlāk arī viņa sāka kalpot Dievam, un tādā veidā es arī varēju ļoti daudz iedziļināties Dievu vārdā. Man bija praktiski katru dienu vismaz 2 stundas lasīt vārdu. Sāku iet uz draudzi, sāku iesaistīties kalpošanā, un tur es joprojām esmu. Tu runā par Rudīti, kad runā par draudzēm. Jā. Jā, viņa nāk no arī, viņa savukārt nāk no pilnīgi neticīgas ģimenes. Jā, mēs dzīvojam kaimiņos Jelgavā, un mani vecāki, un viņas vecāki kaut kā vienlaicīgi būvēja mājas, un mēs burtiski dzīvojām, mūsu šī ir tikai žoks pa vidu. Un tā mēs augām no pašas bērnības, spēlējoties kopā, un tad mēs gājām vienā skolā, un tad vēlāk mēs strādājām Rīgā vienā darba vietā. Es viņu uzaicināju, viņai vajadzīgs bija darbs, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti labs darbs, ļoti labi apmaksāts darbs tajā laikā, un viņa arī tajā laikā jau bija nākus pie Dieva, atgriezusies, kaut gan viņas vecāki, viņiem nekas nebija, nekāda saistība nebija ar draudzi, un viņa auga ļoti tādā bēdīgā vidē, ja tā varētu nosaukt, vidē, kur bija alkohols, kur bija mūžīgs nemieris mājās, bet viņa no pašas bērnības redzot to, ka mūsu māja pilnībā atšķirās no viņas mājas, pateica savā bērna sirdī, es nemūžam tā nedzīvošu kā viņi. Un līdz ar to mums bija tāda cieša saikne, un viņa arī saprata, ka tas ceļš ir labākais ceļš. Un tad, kad es sāku šo ceļu iet, tad laiks pagāja, pavisam laika periods, ka viņa saprata, ka es esmu uz pareizi ceļu, un bez kaut kādas īpašas pretestības vienkārši arī sāka šo pašu ceļu staigāt, un joprojām ir uz šī ceļa, kas ir iepriecinoši, protams. Saki, Gunta, toreiz tu nezināji, tagad tu zini, un īsti pēc tam noteikti uzzināji, cik ilgi tavi tuvinieki, tavu vecmāmiņu, kuru es arī atceros, tad, kad tu viņu pieminēji, un tavu māsu un māsas vīrs, starpā jāteic, ka tavu māsa ir bīskapa Jāņa Ozlunkeviča sieva, un es to vidi arī ļoti labi zinu tajā laikā, ka viņa māja bija atvērta cilvēkiem, tur notika lūgšanas, vai tu pēc tam uzzināji, cik ilgi šī cīņa notika par tevi? Ar gavēni pat. Man liekas, ka tas pēdējais, tieši tās pēdējais uzvaras gājiens, man liekas, ka man māsa teica, ka tās bija 3 dienas. Ka tās bija 3 dienas, un tā bija laikam tā 3. diena, ka viņi bija sarunājuši, ka viņi 3 dienas gavēs visi un lūgs par mani, un tā bija tā 3. diena, kurā es arī atgriezos. Tagad jau tu pati esi daudz vairāk piedzīvojusi un pati iestājusies par cilvēkiem un lūgus. Saki, varbūt mēs uzreiz uz tādu ļoti nopietnu tematu, bet cik nozīmīgs ir gavēnis iestājoties par neatpestītiem cilvēkiem, par kuriem Dievs mūsu sirdī runā, ka es viņus gribu, es viņus aicinu, vai kādiem, par kuriem pat Dievs atklāja, ka viņi ir īpaši izredzēti no Dieva. Personīgi es uzskatu, ka gavēnis ir viens no tādiem garīgās cīņas ieročiem, ļoti spēcīgs ierocis, kuru agrāk draudzē, vismaz mūsu draudzēs, vasarasvētku draudzēs, ļoti praktizēja kolektīvu gavēni. Mums bija, manuprāt, pat otrdienas un piekdienas, kad piedāvāja draudzes locekļiem gavēt, un gavēja par atmodu, un gavēja par arī par kādiem cilvēkiem, kuriem bija varbūt milzīgas veselības problēmas, vai bija kādas milzīgas ģimenes problēmas, tad izsludināja šo gavēni. Gavēns bija tāda ļoti ierasta prakse draudzē. Tāpat kā lūgšanas bija regulāras, tā arī bija regulāri gavēņi, un es pie tā pieradu jau pašā sākumā, un man nekad tas neradīja problēmas. Es uzskatīju, ka tas ir ļoti svarīgi. Kaut gan tā varbūt, tāda atkāpe, bet es strādāju Rīgā, es strādāju kādā tādā diezgan solīdā iestādē, un gavēnis, piekdiena gavēnis, un mums vienmēr bija parasts priekšnieces visas, un tur vēl visi citi, kafijas pauze, kafija, kūkas, kafija. Un, kā es tagad kūkas un kafiju, ja man ir gavēnis šodien? Un es domāju, kā es ar to tikšu galā?
Un gribās jau varbūt, tur kādreiz pateikt, kaut ko citu, tu nē, paldies, es negribu, vai kā, bet cik ilgi tu teiksi paldies, es negribu. Un man bija tāda saprašana, domāju, nē, jāsaka, kā ir. Un tie neticīgi cilvēki man apkārt, un es saku, es šodien gavēju. Meitenes sāk smieties. Es saku, es tiešām gavēju, un viņas domā, ka es jokojos. Bet es saku, mums baznīcā ir gavēnis šodien, un es piedalos. Visa smaidīšana viss beidzās, un tad vēlāk sākās tā, ka man pajautāja, viņas jau pašas bija tā kā iemanījušās, ka tās ir otrdienas un piekdienas, un man parasti pajautāja, šodien tu gavē, bet tas jau bija bez ironijas, vienkārši, lai zinātu, kurš skries kafiju vārīt, vai pēc kūkām uz kafēnīcu. Un es teicu, šodien es gavēju. Un es izcīnīju to gavēšanas brīvību, un man bija prieks, ka man nevajadzēja melot, man nevajadzēja neko izdomāt, kādēļ gan es šodien neēdu, jo es uzskatīju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka es arī piedalos kolektīvā gavēnī, un mums bija arī rezultāti. Mēs tiešām redzējām, ka Dieva gars darbojās, un arī personīgi es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir gavēt, tas tā tiešām ir cīņa, kurā mēs esam iesaistīti, tā ir garīga cīņa. Jēzus arī reiz teica par kādu apsēsto, kad neiziet savādāk šī suga kā ar lūkšanu un gavēšanu. Mums ir cīņa, reāla cīņa pret reālu ienaidnieku, ļoti spēcīgu ienaidnieku, un lūkšana plus gavēšana un Dieva vārds. Tā ir šī cīņa, un šie ir ieroči, kurus mēs ņemam šajā cīņā, lai ir nestu atbrīvošanu cilvēkiem no sātana varas, no atkarību varas savā dzīvē vairāk kārt es esmu to pielietojusi. Esmu arī draudzē par to mācījusi. Vienīgi, ko es pamanu, tā kā mūsdienu draudzē, varbūt maz par to runā, un tur jau mēs mācītāji paši vien esam vainīgi, ja mēs šo tēmu atkal nepaceļam, kas ir būtiski svarīga tēma. Es zinu stāstu no kādas mūsu draudzes māsas. Jāsaka tā, ka viņa pat tajā laikā pati vēl nebija īsti Dievu piedzīvojusi. Tā bija jauna ģimene ar 2 maziem bērniem, un tante, pie kuras šī ģimene dzīvoja, nāca mūsu draudzē. Viņa bija ļoti, ļoti dedzīga draudzes locekla. Un viņa praktizēja lūkšanu, viņa praktizēja gavēšanu, un šajā ģimenē notika liela nelaime. Kādu dienu vīrs dzērumā braudams notriec cilvēku. Tas cilvēks trauma rezultātā nomira. Kaut gan cilvēks arī bija iedzēris uz ceļa, bet tomēr iznākums bija letāls, un viņam bija reāla tiesa. Un pēc tiesas bija arī termiņš, un šī sieviete gribēja šķirties, kamēr viņš ir cietumā. Un tad viņa kaut kā, viņa pati to ir stāstījusi savā liecībā, viņa saka, es kaut kā no tantes tās prakses, redzot, kā viņa lūdz un gavē, kaut gan pati viņa neapmeklēja dievnam, un pati viņa nebija piedzīvojis Dievu. Viņa teica, es kā mācēju, sāku tā kā lūgt, un es vienu dienu gavēju, jo vīram bija problēma ar alkoholu, un tagad viņiem vēl radās vēl papildus arī materiālās problēmas. Un Dievs sāka strādāt, un Dievs izdarīja tādu brīnumainu lietu, ka viņš atgriezās cietumā esot. Un es domāju, pateicoties droši vien gan šīs ticīgās tantes, gan sievas tādai bērnišķīgai lūkšanai, izmisumā, kā viņa mācīja, tā viņa pie Dieva griezās. Un tas viss tā beidzās, tas stāsts ar to, ka vīrs pirmais nāca pie Dieva. Dievs viņu sastapa tur. Un tad tikai sieva, vispirms vīrs nokristījās, un tad tikai viņa tā īsti ienāca draudzē. Bet viņa sāka šīs prakses kristīgās jau tādā burtiski zemapziņas līmenī, redzot, ka tas darbojās. Tā kā pat šāda lieta, ja mēs ņemam kaut vai Ninivas pilsētu, cik viņi bija ticīgi vai garīgi, bet tad, kad viņiem pasludināja, kad jums ir beigas, tad, kad bija šī krīzes situācija, ko viņi sāka darīt? Viņi sāka gavēt. Viņi sāka lūgt un izmainījās visas lietas ap viņiem. Tā kā es ļoti ticu tam un arī gribu ieteikt mums kristiešiem negaidīt īpaši krīzes situāciju. Tagad es lūkšu un gavēšu, jo lūk, kādas nāvējušas slimība vai kādas atkarības drausmīgas ir, bet gavēnis var būt arī kā tāda vienkārši tāda regulāra kristīga cilvēka prakse. Tāpat kā lūkšanas ir regulāras, individuālas un kolektīvas. Tāpat gavēnim
vajadzētu būt individuālam un kolektīvam. Un šai praksē vajadzētu būt tādai regulārai praksei, nevis ierocim, kuru mēs pagrābjam tad, kad jau nekas vairs cits nedarbojās. Kaut gan arī tad, protams, Dievs var mūs uzklausīt. Manai māsai ir ļoti labs stāsts par gavēņu, tieši tāda efektivitāte. Viens, protams, ir par to, kā viņi gavēja par mani, un tas neprasīja tiešām ne nedēļas, ne 40 dienas, 3. diena, manuprāt, bija, bet arī tad, kad viņas mazdēls, ciemojoties ar savu tēti, māmu un brāļiem kādā ģimenē, nakts vidū uzcēlies, bērns svešā vietā, meklēja vai tēti, mammu vai kaut ko, un viņš vienkārši gāja, tumsa, un nesaprastams, kur viņš iet, viņš nogāzās no diezgan liela augstuma, jo tur nebija trepēm margas, un viņš nogāzās ar galvu pret flīzēm uz grīdas. Un tas stāsts viss bija tāds, ka ilgstoši nedēļu vai vairāk viņš bija bezsamaņā, viņš bija reanimācijā. Vecāki kristieši, protams, mēs visi apkārt draudze. Vecāmām vecais teica, visi lūdz, un mana māsa to dzirdot, ka viņa saņēma šo vēsti. Viņa no tā brīža, viņa paņēma gavēni, viņu lūdzu un gavēja, un pagāja 7 dienas, un tad vēlāk viņa ir arī stāstījis, ka nekad savā praksē viņa nebija gavējusi nedēļu. Nekad tā nebija bijis. Tas bija pa dienām, pāris dienām bijis. Un viņa, Dievs būtiski viņa ieveda tajā, viņa saprata, ka tas vispār nav, pat jautājumu nav par to. Gavēt vai negavēt. Un 7. dienā viņa bija gavējis un lūgus, un šis bērns nāca pie samaņas, un tad sākās viss tas atveseļošanās, uzlabošanās process, un tagad puisis ir liels, jau izaudzis mazdēls un brīnišķīgs puika un kristīgs jaunietis, veselīgs viscaur, jā. Bet tieši, varētu teikt, ka šis ierocis izvilka šo bērnu ārā, jo viņš bija nāves vārtos. Es ticu gavēšanai, un es savā arī kristīgā dzīvē esmu to praktizējusi. Jo Bībelē ļoti daudz tiek runāts par gavēšanu īpaši vecajā derībā. Mēs redzam tos rezultātus, ko nes gavēšana kopā ar lūkšanu. Jā, tu arī mani uzrunāji tā, ka, protams, jāgavē ir tad, kad ir tā akūtā vajadzība, bet tam vajadzētu mums būt kristieši tādai ikdienas, iknedēļas, ikmēneša, tādai sastāvdaļai, jo tas zirgs, ko jāizlaiž kaujā kādā noteiktā dienā, tomēr ir jāgatavo tajās parastajās dienās. Jā. Jābruņojās ir tajās parastajās dienās, lai tajā cīņas, tad, kad tev tieši tā realitāte, ka tev varbūt ar ienaidnieku pret aci ir jāsastopās, tu būtu garīgi tam sagatavots, un viens tas līdzeklis ir gavēnis. Bet vēl atgriežoties nedaudz pagātnē un pie taviem jaunības laikiem, es tā rēķinu, tad, kad tu atgriezies, tas varēja būt 78. 9. gads apmēram. 76. gada marts. Ak tā, vēl ātrāk. Es nedaudz rēķinu pēc cik gadiem es esmu nākus pie tā kunga, un tad ir ātrāk. Jā, tas bija tāds vēl stingrs padomu laiks. Saki, jauniem cilvēkiem jau atklāti apliecināt Kristu un tā aktīvi, nevis tikai formāli vien bija diezgan, es teiktu, tur bija vajadzīga drosme un bīstami vai čeka, tā saucamā čeka, drošības komiteja neskatījās un tā kā neizsekoja? Skatījās un izsekoja. Es sāku Rīgā strādāt, jo tāpēc, ka tajā laikā tiem, kuri nāca, jauniešiem, kuri nāca no kristīgām ģimenēm, bija praktiski neiespējami iegūt augstāko izglītību. Man bija ļoti labas sekmes. Man ļoti padevās matemātika, fizika, un tajā novirzienā es arī gribēju doties. Un es arī biju uz šiem iestāju eksāmeniem, bet tad jau, kad es sniedzu iekšā savus dokumentus, bija skaidrs, ka es nekur tālāk netikšu. Un arī es netiku, un es pat nemāku šodien pateikt, kāpēc, jo es piedalījos arī matemātikas un fizikas olimpiādēs, un arī šo eksāmenu visu uzrakstīju. Man bija raksturojumā rakstīts vecāki sektanti, kaut kas tam līdzīgs. Bija šāds teikums. Ar to pilnīgi pietika, ar šādu teikumu pilnīgi pietika, lai visas durvis būtu ciet.
Un tad caur kādu kristīgu ģimeni māsu es uzzināju, ka Rīgā ir tāda ļoti, ļoti laba tā darba vieta, kur patiešām varēja arī pelnīt un tikt uz augšu, teiksim, amatā, pa karjeras kāpnēm. Tas viss man izdevās, Dievs man svētīja tajā visā. Un pagāja kādi 4 gadi šajā darba vietā. Un tad, vai pat 5 gadi varbūt, ka bija, un es izgāju arī caur Ļeņingradu, caur dažādiem kvalifikācijas kursiem un apmācībām, un jau diezgan lielu cilvēku skaitu varēju vadīt. Un vienu dienu šī centra vadītāja izsauca mani pie sevis un saka, paskaties, kas man atnāca šeit. Un tad viņi man rādīja sarakstu, un šajā sarakstā bija visu kristiešu vārdi iekšā. Mans vārds bija augšā, un tālāk sekoja vēl kādi 6-7 vārdi, jo mēs pamazām, ja tā varētu žargonā teikt, ievilkām viens otru tur iekšā. Un tā kristiešu skaits arvien palielinājās šajā iestādē. Saraksts bija atsūtīts no Čekas, un bija iekšā tikai kristieši, un direktori teica šādu tekstu, man pavēlēja jūs visus atbrīvot no darba. Nekāds iemesls par kaut kādu nolaidību vai par kaut kādām citām lietām. Viņi zināja visus kristiešus, kur tur strādā, neviens nebija izlaists, visi bija sarakstā, jā, un visus vajadzēja atbrīvot no darba. Es te direktora kundze neuztraucties, viņi sāka raudāt, jo viņi esot labi cilvēki, viņi esot žēl šķirties, saka, nu gan jau Dievs par mums gādās, gan mums būs kā cita darba vieta. Bet kas bija noticis pirms tam? Pirms tam draudzēs, arī mūsu Jelgavas draudzē, un arī citās draudzēs, viņi sūtīja iekšā savus cilvēkus, kuri izzondēja visu situāciju, kas notiek, un tad meklēja cilvēkus, vaņģoja, tā teikt, jā, tāds vecs vārds, bet, es nemāku pareizāk to pateikt, sev vaņģoja tādus kā ziņotājus, kuri viņiem tagad stāstīs visu, kas šeit notiek, īpaši viņus interesē ciemiņi, kuri ierodās, ja viņi ierodās, tad ko viņi šeit runā, ko viņi šeit dara, ko viņi atved, vai viņiem kaut ko līdzi varbūt dod, jā, uzzināt visu draudzes iekšējo dzīvi. Tādēļ viņiem bija vajadzīgi cilvēki no draudzes vidus, kuriem draudz uzticās, kur tiešām tiek klāt pie visu šīs informācijas. Un lūk, viņi bija noskatījuši mani un man draudzeni Rudīti, un vairāk kārt, teiksim, mēs braucam uz darbu. Mēs sēžam, mūsu bībeles ir vaļā, mēs lasām, mums piesiežās klāt jauns cilvēks, un tā kā Neviļs sāk ar mums runāties, un tā. Un beigās viņš mums sāk stāstīt par to, kad, vai jūs šo te pazīstat, vēl kā kaut kādas fotogrāfijas rāda, mums cilvēki vien otrus, es skatos, domāju, jā, tas ir kaut kāds kalpotais, vai no Krievijas, vai no kurienes kaut kur redzēts cilvēks, rāda kaut kādas fotogrāfijas, vai jūs tādu zinat un pazīstat, un tad beigās jau atklātā tekstā mūs izsauca pie centra priekšnieks, tur sēdēja kāds Čekas pārstāvis, kur jau mēs šeit un tad bijām jau pašas personīgi satikuši, gan vilcienā, gan pa ceļam ejot, un jautāja mums, gluži nejautāja, varētu teikt, diezgan tā uzstājīgi piedāvāja, lai mēs ziņotu, lai mēs stāstītu par to, kas notiek draudzē, un tādā veidā. Un tas bija tā diezgan draudīgi, patīkami nebija. Bet, un tad es izspēlēju tādu gājienu. Es pastāstīju to mūsu mācītājam, tagadējam bīskapam Jānim Ozolinkēvičam, ka tāda lieta ir, ka mums nedod mieru, mūs ķer gan darba vietā, gan vilcienā. Un tad mēs tā pārunājot, nolēmām, ka to ir jādara zināmu, oficiāli skaļi jāpaziņo draudzē, jo gan jau tur jau kādi ir viņu cilvēki iekšā, un tas līdz viņiem aizies. Un tad tā es arī pateicu, kad ir tāda lieta, ka mums nedod mieru, mums piedāvā sadarboties, mums piedāvā ziņot, lūksim Dievu par to, jā, un lai viņi atstājās no mums, un lai tas viss, šie sātana darbi tiek izārdīti, un lai vienkārši mums nāk miers, lai mums liek mieru. Un tas tika paziņots zālē, dzirdot cilvēkiem, mēs par to lūdzām. Un nākamais solis bija tas, ka mūs palūdz aiziet no šī darba. Bet šie gājieni vairāk cilvēku draudzē stāstīja par to, kā viņus gribēja pierunāt, ziņot. Stāstīt par visu draudzes iekšējo dzīvi. Jo tajā laikā
Bībeles arī nevarēja legāli dabūt, tātad, kur drukā kaut ko, kur ved iekšā, kā tas viss notiek. Par to visu viņi interesējās, kur arī mūsējie brauc sludināt uz citām vietām. Tas viss Čekai ļoti interesēja, un tādu spiedienu mēs daudz uz sevi izjutām. Bet paldies Dievam, ka Dievs pasargāja no tā visa, jo ir dzirdēt arī stāsts, ka viens otrs droši vien arī, salūza zem tā spiediena, jo baidīja, mums, tā kā man bērni nebija un ģimene nebija tajā laikā, tad tur īpaši nebija ar ko baidīt, bet bija cilvēki, kuriem ģimene ir un darbs labs, un tad bija ar ko baidīt, jā, ka tu pazaudēsi ģimeni, vai tu pazaudēsi savu darbu, vai tevi varbūt tur kaut kādā veidā iesēdinās par kaut ko safabricētu varbūt pat, jo, ko tad var atrast tādu, teiksim, legāli, jā, tā kā tas bija tāds laiks, bet, zinat, reizēm ir tā, ka jo lielāks spiediens no malas, jo tuvāk Dievam. Tā kā arī, reizēm tie ienaidnieki draudi dara pretēju efektu, mēs vairāk tieši Dievu sākam meklēt. Vajāšanas jau arī uzpūš to dedzību daudzkārt. Tu noteikti jau kā meitene, tu teici, 12 gadu vecumā tiki kristīts slēdz derību, piedzīvoji svētā gara izpausmes šajās mājas sapulcēs. Jā, protams. Ko tu atceries no tā laika? Vasarsvētku ticīgie, kas sanāca kopā, viņi tā lūdza. Ir pat tādi pastāsti, es nezinu, vai tas ir patiešām bijis, ka tur pat kaimiņi, nezinu, kur kādos milzīgos attālumos dzīvodami, ir sadzirdējuši, jeb saredzējuši jumtu degam pēkšņi liesmas virs jumta un skrējuši kaut ko dzēst un glābt un atrauj durvis, un tur ir vasarsvētku kristieši sanākuši kopā un vienkārši dedzīgi lūdz. Tā kā, jā, varbūt, ka tā lūkšana bija kaut kas tāds ļoti īpašs, kas varbūt nebija citur tā redzēts, dzirdēts un nepraktizēts, jo arī kāds mūsu vadītājs, kurš tagad jau ir mūžībā, viņš teica, tikai nepazaudiet lūkšanu. Tas ir spēks. Šajā kolektīvajā lūkšanā ir spēks. Un kaut kā mēs laikam ļoti burtiski bijām sapratuši to, kad lūdzat, tad sakat. Tad lūkšana nav meditācija, kaut kas mūsu domās, vai kaut kas mūsu sirdī, kas notiek emociju līmenī. Tā ir saruna. Tātad nāk ārā skaņa no cilvēku, kurš lūdz. Lūdzat un sakat, un arī Jēzus ir teikts, ka reizēm ar stipru balsi lūdza. Un tā mūsu tradīcijā tas tā sākotnēji bija iegājis, un man patika, man joprojām patīk, ja saka, tagad lūksim Dievu, ka nevis iestājās kapa klusums, bet taisni otrādi ir tāda kā varena ūdeņu krākšana, ka cilvēki to arī burtiski saprot, ka tagad ir jādara ne tikai sirdi, bet arī muti. Un jālūdz. Un tā tur gāja, un es atceros to, kā bērns, protams, tās lūkšanas bija arī ilgstošas, praktizēja tādas garas lūkšanas. Varētu to pat, šodien es tā saprotu, tās bija tādas lūkšanu cīņas, jo iestājas par kādām konkrētām lietām, lūdzu, ne jau tikai vienkārši tā pati, jā, bet bija kāds mērķis, ko gribēja sasniegt, bija kāda vajadzība, par ko konkrēti lūdza, un lūkšanas bija ļoti ilgstošas. Pat reizēm praktizēja nakts lūkšanas, vakarā ilgi aizgāja šīs lūkšanas, un daudzi lūdza pēc svētā gara, un iesāk vakarā lūgt, un tas dievkalpojums jau tā kā oficiāli būtu noslēdzies, vēl kāda cilvēku grupa paliek, un saka, jā, bet mēs vēl lūksim, mēs turpināsim lūgt, un turpina, stundu turpina, 2, turpina 3, Tā tas bija, arī tas mājas sapulcēs bija tā ļoti izteikti, tādas dedzīgas, skaļas, pamatīgas lūkšanas, un arī jau kā mūsu tradīcijā mēs arī mēlēs lūdzam, ja, un arī daudzkārt šīs lūkšanas sākās tā kā savā valodā, un tālāk Dieva gars atkal ieveda lūkšanā mēlēs, dziedāja mēlēs. Un tas laiks pagāja nemanot un ilgi, un kā bērni, protams,
mēs reizēm izskrējām ārā, atnācām atpakaļ un sapratām, ka vēl lūdz un joprojām lūdz. Šodien atpakaļ skatoties, es saprotu to vērtību, ja, ko es tajā brīdī man likās pa garu. Priekš bērniem varbūt tas tā arī bija, bet es šodien domāju, ka atkal, vai tas nav kaut kur nedaudz pazudis, vai šodien nav par īsu, vai nav par maz. Dievvārds jau arī teica, izpētiet tos no senos svētīgos ceļus, un tad atgriezieties pie tā, un kāds var domāt, kādēļ mēs tik daudz atmiņās tā kā kavējamies, bet atmiņās tādēļ, ka, tie bijuši laiki, kas nesuši ir svētību, un es liecos arī domāt, ka šo lūgšanu dēļ daudzās vietās, kur lūdza, patiesībā Dievs arī mums deva brīvību, un šodien mums šī brīvība ir. Un vēl, kad es atceros tos laikus, es arī tajās mājas sapulcēs esmu piedalījusies, cilvēki mēs pārsvarā lūdzām nokrituši uz saviem ceļiem. Bija tā, Gunta, vai ne? Jā, lūkšanas bija uz ceļiem. Reti, kad pacēla kājās, tā, teiksim, pielūg Dievu, bet tās bija parasti tās īsās lūkšanas. Tāds vienkārši mans lūkšana mirklis, tad kājās, jā, bet, ja nu teica lūksim Dievu, tad katrs saprata, ka tagad ir jānoliecās un kaut kā varēja izturēt uz tiem ceļiem. Šodien cilvēks sūdzās, ka nevar nostāvēt un īpaši, ja nav kur atbalstīties. Es nezinu, kā tas bija tad, bet tā arī uz tiem ceļiem palika, jā. Citu uz savu vaigu reizēm pat, bet bija uz ceļiem. Dievvārds arī saka, ka, uz savu vaigu un uz ceļiem nekas, protams, arī nav pretī, pret to, ka mēs kājās stāvot un ar paceltām rokām lūdzam Dievu, bet man ir dažkārt, tā pieredze draudzes priekšā ļoti maza, bet man ir tāda sajūta bijusi, ka kādreiz gribas pateikt, tagad visa draudze nometīsimies uz ceļiem un ir jāpārvar, es nezinu kā tev, bet ir jāpārvar kaut kāda pretestība, liekas, tas ir kaut kas tāds, bet man liekas, ka Dievs veda mūs pie kādām lietām atpakaļ. Esmu diezgan daudz arī vadījusi dievkalpojumus, un ir tā bijis, ka burtiski tu savā garā jūti un saproti, ka, kad ir jānāk Dieva vaiga priekšā, arī noliekot šo savu ķermeni tādā stāvoklī, kurš viennozīmīgi norāda uz pazemību. Un, jā, es esmu par slavēšanu, par pielūgsmi, par visu šo jauno veidu, kā tas tagad notiek. Man patīk. Jā, man patīk mūzikas pavadījumā, tad tu vari dziedāt, pa vidu tu vari lūgt, slavēt, un tu atpakaļ pie dziedāšanas, tas viss ir jauki, tas ir labi, tas ir Dievam pieņemam patīkam, manuprāt, ka viņu slavē un teica, bet nevajadzētu pazaudēt arī šo tradicionālo vienkārši lūgšanu kā tādu, ka mēs tagad lūdzam Dievu, un man ir tā bijis, ka Dieva gars burtiski runā un saka, uz ceļiem. Nāk Dievu vajag priekšā uz ceļiem. Un esmu to praktizējusi, esmu arī Jelgavas draudzē to praktizējis, kad bija kāds laiks, kad es tur biju. Un kaut gan reti, bet reizēm tad, kad man pietrūkst tās drosmes pateikt tiem pārējiem, lai viņi nāk un pievienojas, tad es vienkārši daru pati to. Ja es tā jūtos, es jau tagad esmu tādā vecumā, man liekas, ka man ir diezgan tā maz varbūt satrauc kāds viedoklis no malas, kāpēc tu tā vai kāpēc tu šādi. Es ar to nedomāju kaut kādu lepnību vai ko, ka man nezinu, ko es nevaru mācīt. Bet, kurā gadījumā, ja es jutīšu tā, ka man ir jānāk uz ceļiem Dievu priekšā, tad es laikam nejautāšu nevienam, ne blakus stāvošam, ne aiz muguras, vai man to darīt. Ko tu par to domā? Jo es to sevī jūtu, un es to jūtu sevī savā garā, un es nāku Dievu priekšā, un es šad un tad dievkalpojumos kādu laiku pavadu uz ceļiem. Ja es tā jūtos, bet ir reizes, kad es vienkārši nevaru to nekā apiet un apklusināt, un es saku arī draudzēji, nāksim Dievu priekšā uz ceļiem. Vai visi to dara? Nē. Bet ir viena liela daļa, kuri arī seko šim uzaicinājumam, un kuri vēlāk saka, es tik ļoti gaidīju, ka kāds pateikt, man tā kā gribējās uz ceļiem, bet kā es te tagad viens pats vai viena pati, un ar prieku sagaidīju to, ka mācītāji tagad saka, lūksim uz ceļiem. Tā kā es esmu sapratusi pēc šādas prakses, ka cilvēki reizēm gaida šo uzaicinājumu pat, un mēs nevaram teikt, nē, viņi jau tur negribēs, vai viņi nepiedalīsies šādā lūkšanā, un ir kaut kāda atšķirība. Liekas, kā tu vari guļus lūgt, un stāvus, un ceļā ejot, un mašīnā braucot, protams, bet šī lūkšana uz ceļiem,
viņi tomēr ir īpaši. Es pat savās mājās jūtu to, ka tās reizes, kad es esmu tieši uz ceļiem, jo es arī mājās mīlu Dievu lūgt stāvus, sēžus, staigājot, ļoti mīlu lūgt Dievu staigājot. Nu, dažādi tie veidi, kā es daru, bet man kaut kā liekas, ka es vairāk baudu un sajūtu, piedzīvoju Dieva klātbūtni, tad, kad es esmu zemāk, tad, kad es esmu uz ceļiem, tad, kad es esmu savu vaiga, ko es savā mājās, protams, varu atļauties brīvi darīt. Un varbūt tas ir tas Dievs, kungs, tu man esi tik ļoti vajadzīgs, es neesmu nekas, kungs, tu man esi viss, te es esmu tā kā izliec ūdens tavā priekšā. Tā tomēr ir pazemības forma. Un to nevajadzētu ignorēt, to vajadzētu arī praktizēt. Un praktizēt ne tikai individuāli savās sarunās ar Dievu, bet kā draudzēji. Man tas šodien pietrūkst mūsdienu, teiksim, svētdienas dievkalpojumos. Ir slavēšana, ir vārds, ir aizlūgšanas, un tur visur pa vidu kaut kur pazūd lūgšana. Ko es gribētu atkal redzēt arī mūsu vasaras svētku kustībā, kas mūs it kā diezgan tā atšķīra no citiem ar mūsu tajām kolektīvajām skaļajām lūgšanām uz ceļiem. Ja to varētu tā dabiskā veidā brīnišķīgi atgriezt tā atpakaļ, tā būtu liela vērtība un svētība, manuprāt. Paldies tev, Gunta, par līdzību, bet laiks ir ļoti aizsteidzies, tādēļ, cienījamie klausītāji, sarunas turpinājumu ar Guntu Matjuhovu, vasaras svētku draudzes kalpotāju, arī dzen Kristīgā radio klausītāju, dzirdēsiet nākamajā otrdienā raidījumā tikšanās ar klausītājiem. Ar jums kopā biju es, Maira Ošaniece.